Es vakar koju virtuvē atkal ar vienu džeku runāju, kurš katru vakaru taisa, principā vienu un to pašu. Vai nu vistas gaļu, vai nu malto gaļu kopā ar makaroniem, vai nu rīsiem. Jā, ok, tur kaut kā, dažreiz viņš uzcep dārziņus un kaut ko tam līdzīgi. Man par to veselīgumu, tagad mēs par to nerunājam. Es runāju par to, ka viņš tīri maz viņu taisa. Un katru dienu viņš taisa. Viņš grib svaigu viņu. Viņam negaršo tā, ka viņš uzsildrīs. Labi, pieņems. Tad es viņam saku, tad vismaz vairāk taisa, lai viņš varētu balkot vairāk. Tāpēc, tad, kad es uzsāku dzīvot kojās, tad viņš arī uzsāka iet uz džimu. Tā kopā mēs ejam, mēs kopā neejam, bet es viņu ļoti bieži redzu džimā. Un jā, ok. Viņam gaini ir. Es redzēju, kā viņš bija tagad, iepriekš un kāds viņš ir tagad. Kaut kāda gaini ir. Bet viņam var būt daudz lielāka gaina, ja viņš ēst bišķiņ vairāk. Daudziem cilvēkiem viņš kaut kādā attaisnojumā nevar ēst vairāk, bet tu vari ēst vairāk. Tu esi redzējis, ka tu ej džimā, tu spiedz 60, knapi varēji 60 spiest, un tagad tu gan ir 100 var spiest. Nu, labi, ja mēs runājam par to, ka tev nesanāk balkot, tikai, ja tu 100 tagad spied, tad, gan jau tu esi kārtīgi balkojis, ja? Tādā ziņā tu esi redzējis, ka tavs ķermenis var daudz ko izdarīt. Tāpat arī tavs ķermenis var izaudzēt izstiept lielāku šo kuņģi. Tev vienkārši vajag pamocīties, tāpat kā džimā pamocīties. Un šī ir lielākā problēma, ko cilvēki saskarās, kad viņi mēģina uzaudzēt muskuļumās. To, ka viņi vienkārši neēd pietiekami. Karoči, mēs tikām līdz tam, kad viņš vienkārši samierinājās ar to, ka viņš neēd vairāk un viņš nedabūs vairāk gainus. Un viņš teica, ka viņam tāpatām lifti iet uz augšu, ja? Varbūt viņam bišķiņi iet uz augšu, ja? Viņš tāpatām trenējās un bišķiņi audzē tos muskuļus, bet viņš var dabūt daudz lielāku un vairāk šo progresu, ja viņš vienkārši ēstu vairāk. Tāpēc, ka pa to gadu, ko viņš činīja skolā un ēstu balkot, viņš varētu uzkrāmēt tik daudz masas. Un īpaši šajā sākumā, kur tev nav tā kā, labi, man nav nekas baigi daudz, bet es savu to limitu savam vecumam. Esmu tā kā ļoti, tīri decently ticis līdz turēji. Man vienkārši jābalko ritīgi jābalko. Un to es principā mēģinu tagad darīt. Bet tā kā es taisu kaut kādus vlogus un mēģinu vēl pa virsu uztaisīt šos un tad šortus taisīt. Jā, man īsti nesanāk baigi. Labi, es dabūnu tās kalorijas, es skaitu un viss būs labi. Tātad šodienas tev padoms ir vienkārši ēd vairāk. Piespied sevi ēst vairāk. Un ja tev liks, es tur nevaru, tu vari. Tieši tāpat kā tu ej džimā spied, tieši tāpat arī tu vari vienkārši piespiest sev vairāk ēst. Ja tu taisi pats sev ēst, tas nemaz nemaksā tik dārgi. 200 kaut kādu gramu rīsi ir 500 kalorijas, un ar gaļu ir līdzīgi. Tā kā dabūn pietiekami daudz proteīnu, un pa virsmu tās kalorijas vienkārši uzēd jebko. Uztaisīs. Ja tev mamma taisies, vienkārši paprasi vēl vienu porciju, paprasi vēl kaut ko. Ja viņi neuztais pietiekami, bišķiņ vairāk uztais, lūdzu. Ja? Gatavs. Būs gaini, vienkārši piespied sevi. Bez šī effort, ja tu neliec savu to spēku tajā, nekas nevar rasties. Ja tu neupurē sevi kaut kamā, tad tu nevar dabūt neko apakaļ. Tā kā, ēd vairāk, bet ja tu vēlēsi man palīdzību tiešāku tev, padomus priekš tavas situācijas, noteikti aiziet pirmais links aprakstā, tur ir 1-pret-1 coachings, tu var pieteikties, un otrais, trešais links ir Latviešu izaugsmes cilts, kur WhatsApp grupa Discord serveris un Discord serverī katru svētdienu 8 no rīta es taisu grupas videos, kur mēs vienkārši pastāstam savus mērķus, dodam citiem padomus un dodam šo atbildības sajūtu, lai tu turētos uz savu šī mērķa, lai tu varētu sasniegt to, tāpēc, ka vajag to atgādinājumu, vajag to motivāciju. Un ik nedēļu tas tīri ok. Tā kā noteikti aizēj pačakot to, es būšu reāli priecīgs tevi satikt tur. Tas ir viss priekš šī video, tiekamies rīt. Abonē manu kanālu, nospied to sarkano pociņu, ja tu vēl neesi to izdarījis, nospied to īši gaisā. Aizsūti savam draugam, ja tev liekas, ka viņam šis varētu noderēt. Jā, visticamāk, viņam šis noderēs. Tā kā aizsūti, un tas ir viss. Tā kā nāc ar mani, izšaujamies caur atmosfērai.